šo te, kāpēc ticīgs cilvēks grēko. Un tas ir daudz nozīmīgāks, daudz svarīgāks. Jā, mēs esam jauns radījums, Jēzu Kristu, kas bijis, viss ir pagājis, pareizi, jā? Bet ir jautājums. Es gribu nolasīt no Pāvila vēstules vienu rakstvietu, 1. Korintiešiem 5. nodaļā, zināms rakstvietas, es šodien lasīšu, bet atgādināšu vienkārši mums. 12. 13. pantu tur ir teikts, kāda man daļa tos tiesāt, kas ir ārā? Kāda mums daļa pārmest cilvēkiem, kuri nav ar Kristu, kuri nav ar Dievu? Viņiem citreiz ir aizvērts šīs lietas, viņi nesaprot, ja tu nāc ar tiesāšanu, nosodījumu, kāpēc tu tā dari, kāpēc tu tā dzīvo, kāpēc tu tā? Viņi citreiz to nesaprot vispār. Un Dieva vārds mums arī māca, kāda mums daļa tiesāt tos, kas ir ārā. Vai jums nav jātiesā tie, kas ir iekšā? Un 13. pants. Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus. Tātad šeit Dieva vārds ļoti skaidri mums saka, to, kas notiek pasaulē, mēs neesam vienaldzīgi. Mēs redzam, kas tur notiek, un mēs lūdzam par to visu. Mēs iestājamies ar garīgiem ieročiem pret tām visām lietām, bet ne pret cilvēku. Bet, ja mēs skatāmies iekšā Kristus miesā, šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs arī vērot viens otru. Un, ja vajag, arī ar pirkstu pakartītu vai pateiktu, ka tas nav pareizi. Bībelē mēs arī varam atrast. Ja? Un tāpēc jautājums. Ne kāpēc grēcinieks grēko, bet kāpēc jau taisnais, atpestītais grēko. Vai var būt tāda iespēja, ka mēs jau pieņēmuši Kristu, turpinam grēkot? Ko? Es domāju, ka jā. Un tad ir jautājums, kāpēc? Man atbilde ir viena. Ziniet, ja godīgi, varbūt ne savu dzīvokli, bet savu noliktavu, man noteikti vajadzētu atkal un atkal un atkal revidēt. Un atkal un atkal un atkal daudz ko no turienes vienkārši izmest ārā. Bet es nevaru izmest. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka man tās lietiņas ir ļoti mīļas. Viņas man kaut ko atgādina. Viņas man ir ļoti dārgas. Nu, kā es to izmetīšu? Varbūt, ka noderēs. Varbūt ar mani tikai tā ir. Nezinu. Varbūt, ka ar mani tikai tā ir. Un es tā spriežu. Ja mēs runājam par grēku, tad varbūt, ka arī ticīgam cilvēkam ir kaut kāds grēciņš, kas ir kļuvis ļoti mīļš, kuru viņš nemaz negrib izmest ārā. Tas viņam atgādina kaut kādas patīkamas izjūtas. Un viņš cenšas sadzīvot kopā ar to. Un tā kā tā ir noliktavā. Nē, es katru dienu neņemu rokās tās mantas. Es tagad, kad vandos kaut ko gribu atrast, tad, wow! Es gadu atpakaļ meklēju, man nebija. Izrādās, re, kur ir. Bet viņš tur ir. Viņš tajā noliktavā ir. Un ik pa brīdim viņš var izlīst ārā un atgādināt par sevi. Es tā spriežu, es tā izskaidroju. Kāpēc? Tāpēc, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs vēl neesam ienīduši. Kā Dievs mums to māca, lai mēs ienīstam grēku un iemīlam patiesību. Un tāpēc ik pa brīdim kaut kur kaut kas izlien ārā. Labi, ja tu nevienu nelaid tai noliktavā, tad tikai tu uzēji to lietiņu. Bet ļoti bieži mūsu dzīve ir kā, ziniet, citiem arī atvērta noliktava. Un agri vai vēlu, ne tikai tu pats izjutīsi, ka ir vēl kaut kur grēks tavā dzīvē, bet arī citi cilvēki to saredzēs, to izjutīs. Tāpēc, kad Bībelē ir teikts, viss, kas ir apslēpts, to Dievs cels gaismā, to atklās. Tieši tā. Kāpēc? Ne tāpēc, lai tevi pazudinātu, tāpēc, ka lai tevi glābtu, viņš tevi mīl. Viņš tevi mīl. Viņš neieredz grēku, kas vēl ir tavā noliktavā, kādā sirds kaktiņā, bet viņš mīl tevi, un viņš atklās to. Un ziniet, tad, kad atklāja Dievs šo lietu, grēks ir tāda lieta, ka grēks
Priekš pasaulīgiem varbūt viņš smaržo, priekš Dieva viņš smako. Viņš smako. Nu, negribu teikt to vārdu smird. Smako. Ja tu netiksi galā ar grēku, agri vai vēlu, tavā dzīvē parādīsies kaut kāda smaka. Kāpēc Dievs vēlās, lai mēs esam tīri no grēka? Kāpēc Dievs izdara visu, lai atklātu šīs lietas? Un, protams, viņš arī mums palīdz tikt galā ar šīm lietām. Es sapratu par šiem gadiem vienu. Tad, kad es pieļauju grēku savā dzīvē, Dieva svētības upe tika aizprostota cieta. Citiem vārdiem, grēks ir kā šis te ventīls vai krāns, kuru tu vari vai nu aiztaisīt ciet, vai attaisīt vaļā. Un grēks ir tas, kas vienkārši aiztaisa ciet. Dieva godības, mēs daudz runājam par Dieva godību, Dieva godības plūsmai. Es šodien arī nosaucu šo te vārdu Dieva godības plūsma. Dievs vēlās izliet savu godību caur tevi un mani. Tur debesīs Dievs darbojās, šeit virs zemes viņš darbojās caur draudzi, caur Kristus miesu, caur cilvēkiem, caur tevi un mani. Amen. Un šodien Dieva godība viņa izplatās caur tevi un caur mani. Ja es ļauju kādam grēkam valdīt manā dzīvē, vienkārši šis te ventīls vai krāns tiek aiztaisīts ciet. Un nevar plūst šī Dieva godība vairs caur manu dzīvi. Tāpēc jau Dievs, es negribu teikt norūpējies, nē, bet Dievs nav apmierināts ar tādu kristieti, kurš tīši prāt grēko. Tāpēc, ka vairs neizplatās salda smarža. Sāk izplatīties, es nezinu, kaut kas kādreiz izsabojājies mājās, nolika kaut ko un aizmirs. Un tā, kas nevar saprast, izņemot Latvijas sieru. To mēs saprotam, ja? Jo smirdīgāks, jo garšīgāks. Bet tas bija kā joks. Bet saprotiet, ja? Kaut kas, un tu sāc meklēt. Un kā tu atrod? Deguns tev atvedīs uz turieni. Kur ir tā vietiņa? Vai, pavisam aizmirs. Tad sāk smakot kaut kas. Atvērsim 2. Korintiešiem. 2. nodaļu 15. pantiņu lasīšu. Nē, sākšu 14. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Un caur mums, caur tevi un mani, izplata viņa visvarenā Dieva atziņas labo smaržu visās malās. Tātad šeit, protams, iet runa par atziņu, bet te iet runa, ka tai ir smarža. Tavai dzīvei ir smarža, tavam svētumam ir smarža. Dzirdiet? Tavai dievbībai ir smarža, un Dievs grib izplatīt to caur tavu dzīvi. Amen. Labo smaržu, 15. pāns. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd. Mēs, tu un es, mēs esam Dieva šī saldā smarža. Dievs mūs iesmaržināja. Man uzdāvināja dzimšanas dienās vienas smaržas. Ļoti spēcīgas smaržas. Un tad, kad es viņas uzpūtu un atnācu uz dievkalpojumu, man liekas, ka Veronika tā bija. Viņa satikās, mācītāji, kā jūs smaržojat. Es jau pats jūtu. Tātad sajūta. Tu un es, mēs esam šī saldā smarža, Dieva saldā, ne mana, Dieva saldā smarža. Priekš kam? Priekš cilvēkiem. It tiem, kas tiek izglābti, it tiem, kas pazūd. Mēs esam saldā smarža. Tāpēc, mīļais, tiec galā ar grēku savā dzīvē. Lai nav šī indīgā muša tavā dzīvē. Lai nav aizvērts šis te Dieva svētības plūsma, nav pārtraukta, nav aizdambēta ciet tavā dzīvē. Lai Dievs turpina caur tevi izliet šo saldo smaržu uz cilvēkiem. Amen. Ja tu atnāksi pie kāda savu neticīgā drauga, un tu teiksi, Dievs ir labs, viņš mani glābis. Bet tas draugs zina tavu dzīvi. Ne to, kas ir bijusi. Kas ir bijusi, ir pagājusi. Bet viņš zina tagad tavu dzīvi.
Viņš zina, ka tu nemaz tāds neesi, kā tu izskaties. Tad kādu smaržu tu viņam rādi? Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs patiešām tiekam galā ar visām šīm lietām. Dargais, pieliec, es nezinu, visas pūles, visus spēkus, pieliec pie tā, lai tiktu galā ar grēku, lai uzvarētu grēku, jo vairāk, ka pats Dievs tev nāk palīgā. Viņš tev nāk palīgā. Romiešiem 8:13. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Amen. Nepārprotami, ļoti skaidri pateikts. Ja tu turpinās dzīvot, kā tu dzīvoji, tu mirsi. Neiet jau runa par fizisko nāvi. Fiziski varbūt mēs visi kādreiz arī nomirsim, bet iet runa par otru nāvi, par garīgo nāvi. Kas tur būs? Bet ja tu darīsi galu tam visam, mēs dzīvosim. Mēs iesim mūžīgā dzīvībā. Amen. Ebrejiem 12. Pirmais pantiņš, un tur vēl kādu varbūt izlasīšu. Ebrejiem 12. nodaļa. Tad arī kurp ar mums visapkārt ir liels pulks liecinieku. Mīļais, tev ir jāzina, ap tevi vienmēr ir liecinieki. Ap tevi vienmēr ir liecinieki. Vieni liecinieki, kas vēro tevi, aizlūdz par tevi, kas stāv par tevi, kas ir gatavi palīdzēt tev. Tie ir vieni liecinieki. Otri liecinieki, kas arī vēro tevi. Viņi tikai gaida, lai tu pakluptu. Viņi tikai gaida, kad caur tavu dzīvi viņi varētu zaimot visu varu no Dievu. Ir tādi liecinieki ir. Un tev ir jāzina, ka ir tādi liecinieki. Un šeit ir teikts, liels pulks liecinieku ir ap mums. Un tāpēc viņš saka, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Tā nav vienkārši pastaigta, tā ir sacīkste. Tur ir jāpieliek pūles, nolikdami visu smagumu un grēku. Pagaid, es esmu jauns radījums jau Jēzu Kristu. Es esmu atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum. Par kādu grēku tu runā? Bet izrādās, ka šeit ir teikts, ka joprojām grēks vēl tinās ap mums. Grēks mums seko, ne tāpēc, ka mēs viņu darām, bet viņš grib mūs saķert. Un viņš izmantos jebkuru brīdi. Tāpēc šeit ir teikts, tāpēc dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, lai apdzītu to grēku, lai atstātu viņu pēdējā vietā, bet mēs finišēsim svētas dzīves, neviens to kungu neredzēs. Amen. Tāpēc nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Un 4. pants. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies. Cīniedamies pret ko? Pret grēku. Nav runa te par neticīgiem cilvēkiem. Šī vēsts ir priekš ticīgiem cilvēkiem. Tāpēc nemaldināsim sevi. Grēks neatstās tevi. Viņš gribēs tevi atkal paņemt. Bet tev ir spēks, gara spēkā. Mēs varam darīt galu miesas darbiem, tad mēs dzīvosim. Amen. Tu vari to uzvarēt. Kristus spēkā. Tāpēc pieliec visas pūles, cīnies, skrien. Ja vajag, te teica, pat līdz asinīm, bet dari galu miesas darbībai. Kāpēc? Tāpēc, kad jau vairāk tu atbrīvosies no kādam saistībām, no kāda grēka savā dzīvē, jo vairāk tu ļausi Dieva godības plūsmai plūst caur tavu dzīvi. Un tā ir Dieva griba. Dievs ir glābis tevi, lai caur tevi viņa saldā smarža izplatītos šeit virs zemes, lai tā aizsniegtu cilvēku dzīves. Un Bībelē teikts, tad, kad cilvēki redzēs jūsu labo dzīvi vai labos darbus, viņi sāks ticēt. Ja tavs kaimiņš patiešām redzēs radikālas pārmaiņas tavā dzīvē, viņš var aizdomāties. Varbūt, ka tas nav pa jokam.
Varbūt, ka tā nav tikai tāda izlaicīga aizraušanās. Varbūt tur ir kaut kas nopietnis. Tāpēc, ja tu esi nostājies uz šī ceļa, ir pat nedomā nokāpt no šī ceļa. Turpini iet. Lai tu būtu šī saldā smarža. Lai tu nepārtopi par smakošanu vai smirdoņu. Tas nepagodina Dievu. Ja ir kaut kāda lieta tavā dzīvē, kas ienāk, un viņa neiet ārā, tā tevi var iznīcināt. Es nerunāšu tagad par dabīgām lietām ķermenī, kas ienāk un pēc tam viņiem ir jāiziet. Mēs runājam par draudzi, par garīgām lietām. Ir lietas, kas ienāk tevī, un ja tās neiet ārā, ja ir kaut kāds dambis, aizslēgts kaut kas ciet, agri vai vēl, tas sāks smirdēt. Tas var pārtapt par dīķi, par purvu, par vietu, kur sāk smirdēt. Ziniet, ja purvs ir, tur vienmēr ir pavisam cita smaka nekā, kad ir ezers vai upe plūst. Pavisam savādāk. Kāpēc? Nav plūsmas. Tika apturēta plūsma. Nekad nepieļausim, ka Dieva godības plūsma apturētos mūsos. Ļausim tai plūst caur mums. Tāpēc pieliksim visas pūles. Ja vajag līdz asinim, bet uzvarēsim to, kas var aizdambēt ciet, kas var apturēt šīs lietas. Cīnīsimies pret to. Amen. Un tur, kur ir plūsma, kur upe tek, tur vienmēr ir skaidrs ūdens. Es atceros Dobelē, Bērza ir upe, tecēja. Mēs braucām, tur peldējāmies visi, un tad spodrība uzcēla, un tur uzcēla dambi. Un tad, kad uzcēla dambi, aiz dambja lejā, tur atkal plūda ūdens, un mēs gājām tagad tur peldēties, bet ne augšā, tāpēc, ka augšā ūdens apstājās. Un pa dažiem gadiem aizauga viss ar zaļu tādu, es nezinu, kas tie tādi, viss aizauga. Citreiz pat pāri upē tu brauc tiltam pāri, tā upe nav kā upe, bet zaļš viss tāds, tā kā tepiķis aizaugs. Nav plūsmas vairs tāds. Bet aiz dambja, tur atkal maziņa, jā, sekla, bet plūda. Un mēs vienmēr gājām tur, neatceros, kā to vietu sauc, tur peldējāmies. Tur ir plūsma, tur ir dzīvība. Zinām, šī atkal ir rakstvieta no Eceķiela vēstules, bet es atkal gribu izlasīt, jo es gribu, lai atsvaidzinātu šīs visas lietas. Eceķiela, pravietis Eceķiels, 47. nodaļā, no 1. pantiņas lasīšu. Pēc kārtas nelasīšu, izņemumu kārtā tikai. Es nosaukšu pantus, ko es lasīšu. Kad viņš mani atveda atpakaļ pie tempļa izejas, es redzēju, ka tur iztecēja ūdens no tempļa sliekšņa apakš uz rīta pusi. Pravietis redzēja, kas ir templis? Templis pārstāvēja Dieva mājokli. Pats Dievs mājoja templī. Tas nozīmē viss, kas iziet ārā no tempļa, tas iziet no Dieva. Un viņš teica, tur iztecēja upe vai iztecēja ūdens. Tas nozīmē, kad tecēja ārā dzīvība no tempļa. Jau paša Dieva dzīvība jau tecēja no tempļa ārā. 8. pantiņā. Un viņš man sacīja, šis ūdens tek uz rītiem. Tas tek lejup pa Jordānas līdzenumu un beigās ietek nāves jūrā. Tātad, upe vienmēr plūst. Upe plūst. Upe, kas iziet no Dieva nama, tā ir dzīvība, kas plūst. Un viņa plūst lejā, viņa plūst viszemākajās vietās, un Bībelē ir teicis, ka viņa ieplūst nāves jūrā. Pats, jūs ziniet, ka tā nav alegorija, kad Izrēlā ir nāves jūra, ziniet, ja? Varbūt kāds pat bijis tur. Pats nosaukums tā jūrai, nāves jūra, nozīmē, tur nav dzīvības. Un uz turieni plūst šī Dieva godības straume. Viņa plūst. Un skatieties tālāk. Un kur tas ietek, tur jūras ūdeni kļūst veselīgs. Neiet runa par to, ka tur, kur tek pati upe, viņa ir veselīga. Viņa pati pa sevi, tā ir viņas daba būt veselīgai, dzīvīgai.
Bet tur, kur viņa ietek nāves jūrā, tur, kur viņa ietek, tur parādās dzīvība. Tāda ir Dieva daba. 9. pants. Un visa dzīva radība, kas kustās, kur šī upe tek, mantos dzīvību. Arī dzīvību bagātība būs ļoti liela, jo kad šīs upes tur nonāks, jūras ūdens kļūs veselīgs. It visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība. Ecēķēls ir pravietis. Viņš pravieto par pēdējiem laikiem. Viņš pravieto par mūsu laikiem. Nu, arī, protams, tas nav tikai mūsu 2026. gadam, ja? Bet tas ir par šiem laikiem, kad plūdīja šī Dieva godības upe. Protams, ne jau šodien, 100, 200, 300 gadus atpakaļ, tas ir aktuāli un tas plūda. Bet šeit es gribu to attiecināt uz savu laiku. Es gribu attiecināt to, ka šodien dzīvības upe, no kā viņa izplūda, protams, sākums izplūst no debesīm, no Kristus ar svēto garu. Bet viņa man plūda caur ko? Caur manu sievu, caur viņa muti, caur viņas darbiem, caur viņas attieksmi pret mani. Šī dzīvības, godības trauma ieplūda manī. Es biju mironis garīgs. Es biju nāves jūra. Es smējos par Dievu, un šī dzīvība ieplūda manī. Un pēkšņi kaut kas sāk kustēties. Kaut kas sāka tur, paga, kā? Tur nāve. Nē, izrādās kaut kādas mazas ziltiņas sāk jau tur čuk, kaut ko darīt. Un pienāca brīdis. Juris kļuva dzīvs. Dzīva dvēsele. Kāpēc? Dzīvības upe ieplūda. Amen. Droši vien tu arī varētu tādu pašu stāstu par sevi teikt. Dzīvības upe ieplūda. Es iekļāvos šajā straumē. Es esmu arī tagad dzīvības, godības upē. Un man jāturpina plūst. Es nedrīkstu aizdambēt sevi. Nē, man nāves jūrā bija labāk. Nav, tur ir nāve. Tur nav nekas. 10. pants. Un zvejnieki pie tā stāvēs no Eden-Gedijas līdz En-Eglaimai. Tur būs labas vietas tīklu izmešanai. Zivju bagātība būs ļoti liela, kā lielajā jūrā. Par lielo jūru viņi sauc, vidusjūru. Tur būs labas vietas priekš zvejniekiem. Tīklu izmešana. Jaunajā derībā jūs ļoti labi redzat, ir cik daudz piemērus, kur Jēzus stāstīja par tīkliem, kur Pēters zvejoja un tā tālāk. Protams, tās iet runas par tautām, par cilvēkiem. Amen. Redziet, tur, kur plūdīs. Ja es savā darba vietā esmu šī dzīvības straume un es ienesu tur dzīvību, tad tur kaut kas sāks rosīties. Tur kaut kas sāks notiks. Un varbūt kolēģi tev sāks uzdot jautājumu. Klausies, mēs dzirdējām, ka tu tur tici kaut kādam Jēzum Kristum. Tu vari pastāstīt. Jo mēs redzam, kaut kas tevī ir pārmaiņas. Kaut kas mainās tavā dzīvē. Dzīvība ienāk. Mīļie, nekad neaizprostosim šī Dieva godības straumi savā dzīvē. Ļausim, lai tā dzīvība, kas atnāca mūsos, manā nāves jūrā un padarīja to par brīnišķīgu dzīvu ūdeni, lai tas tālāk plūst pie citiem. Lai arī es būtu tas, kas šo dzīvību, tā nav mana dzīvība, tā ir viņa dzīvība, bet caur mani plūst, es nesu to tālāk. Tā ir Dieva griba. 11. pants. Tās purvainas vietas un dīķi nekļūst ūdens ziņā veselīgi, un tie būs sāls iegūšanai. Paldies Dievam, ka vismaz sāli vēl var iegūt. Ja tur, kur plūsma pēkšņi apstājās. Nav. Es nezinu, varbūt, tur, kur ir riktīgi sahals, nāve jūri, tur pat nav kam sadalīties, tur nav kam smirdēt. Bet tā, kur, atcerieties, atklāsmes grāmatā, ja es teicu, neesi ne, kāds neesi? Remdens. Esi vai nu augsts, vai nu karsts, bet tikai ne remdens.
Tāpēc, ka tur, kur ir remdens, tur vairojās baktērijas. Un es ticu, ka tas ir pravietojums par pēdējiem laikiem. Tas ir pravietojums par draudzi, kā Kristus miesu. Kad no mums šodien arī ir jāiztek šī dzīvības upē. Un viņai ir jāplūst ne tikai šeit cirkulēt, mīļie, sāk smirdēt. Viņai ir jāplūst ārpus šīm sienām. Viņai ir jāplūst tur, kur ir nāve. Amen. Tam mēs esam glābti. Tāds ir mūsu aicinājums no tā kunga. Jēzus Kristus, viņš atnāca tumšajā laikā. Viņš kā gaisma atnāca tumsā. Amen. Viņš kā dzīvība atnāca nāvē un izmainīja visu. Un mēs esam viņa rezultāts. Mēs esam viņa sekotāji. Amen. Pagājušajā dievkalpojumā, ja kāds atcerās, mēs runājam par to, cik svarīgi tev ir pasludināt Dieva vārdu par savu dzīvi. Atceraties to, ja? Un mēs pat piemērus kāds ņēmām, ja? Cik svarīgi ir pasludināt Dievu vārdu par savu dzīvi. Ja tu neiemācies no galvas, tad vienkārši atver Bībeli un pasludini, ko Dievs par tevi saka. Pasludini to. Amen. Un šodien es gribu pateikt, kad neierobežo tikai šo Dieva godības upes plūsmu tikai savā dzīvē. Neierobežo to tikai priekš sevis. Pasludini Dieva svētības, pasludini Dieva apsolījums, pasludini Dieva dzīvību arī par citu cilvēku dzīvēm. Amen. Atver vaļā šo te krānu, lai ne tikai tevī, Dievs, paldies, ka tu mani glābi, paldies, ka tu man tā un tu sakārtoji manu dzīvi un tas, un es Jēzu Kristu esmu jauns radījums, paldies. Tā viss ir taisnība, tā ir patiesība, bet neierobežo to tikai te, tas tur tevī vārīsies, kamēr sāks, bet ļauj atbrīvot to arī par citiem cilvēkiem. Runā šīs svētības arī par citiem cilvēkiem. Un ne tikai savā ģimenē par vīriem, sievām, bērniem, bet arī par saviem kaimiņiem. Dzirdiet? Tu vari runāt svētības vārds par kaimiņiem. Pat ja viņi nav ticīgi, tu vari runāt par viņiem atbrīvot. Bībele saka jau vairāk par saviem ticības brāļiem un māsām. Amen. Tāpēc runāsim svētības un dzīvības vārds viens uz otru. Stiprināsim viens otru. Amen. Pasludini to, Jēzus Kristus vārdā. Es gribu teikt godīgi. Manā dzīvē kalpošana, ne tikai manā, bet es neatdalu sevi no savas sievas aiz. Ja es kalpoju, viņa kalpo. Mēs abi esam kalpošanā. Viņa nav mācītāja, kā cits saka, ja vīrs ir mācītājs, tad sievai obligāti arī jābūt ir mācītāja. Ja? Nē. Viņa ir ļoti laba sieva. Un viņa ir atbalsts man un palīgs man. Un es pateicos par to. Bet viņa dala to nastu, kas ir. Saprotiet pareizi. Mācītāja kalpošana nenozīmē, ka jūs tagad man esat par apgrūtinājumu un tā. Nē, bet tā ir nasta. Tas ir tas, kas mums ir jāveic. Atcerieties, par jūgu teica Jēzus arī. Ja? Jūgs. Ja? Viņš var būt jūgs, bet viņš var būt kāds viegls, bet viņš ir jūgs. Amen. Un, protams, es tūlīt pateikšu arī. Viņš var būt viegls, viņš var arī būt smags. Un mūsu kalpošanas laikā bija grūti brīži, kad mums vajadzēja atbalstu no malas. Bija brīži, kad mums bija vajadzīgi kādi cilvēki, kas pasaka mums kādus labus padomus, kādus labus vārdus, kas vienkārši pārnestā nozīmē parauda kopā ar mums uz pleca. Bija vajadzīgi tādi cilvēki. Es zinu, ka ļoti daudzi, kad ir kaut kādas problēmas, viņi nāk pie mācītājiem, mācītāji palīdz. Jā, tā ir mūsu kalpošana, un mēs arī cenšamies palīdzēt. Bet es arī esmu cilvēks. Un arī man var būt kādas vajadzības, pareizi. Es varbūt neiešu tev klāt un neteikšu, palīdzi man, jā, ar padomu kaut ko tādu, jā. Bet, mīļais, tu vari runāt svētības vārdus par savu mācītāju. Tu vari lūkšanās stāvēt par savu mācītāju vai par kalpotāju vai par kādu brāli vai māsu Jēzu Kristu šeit pat draudzē. Amen. Ļoti interesanti, kad Mūzes, atcerieties, ļoti labs piemērs, 2. Mūzes grāmata, 17. nodaļā.
kad Izraēla tauta cīnījās ar ienaidnieku. Un Dievs ir teicis Mozum, uzkāp kalnā, jo viņš ir pārstāvis, Dieva pārstāvis. Ja? Uzkāp kalnā, un tad, kad tu lūgsi par tautu, es došu uzvaru tautai. Un, protams, Mozes uzkāpa augšā. Un viņš lūdz Dievu tur. Un Dievs dod uzvaru. Un Jozua cīnās lejā, un viņš uzvar. Bet viņš ir cilvēks, Mozes. Un pēc kāda brīža viņa rokas sāka nogurt. Un paldies Dievam, ka viņš neviens uzkāpa kalnā. Paldies, ka viņam bija palīgi Ārons un Hūrs, un viņi arī kāpa augšā kopā ar Mozu. Un šeit lasam 17. nodaļā, no 11. panta es lasīšu. Un notika, kamēr Mozus savu roku turēja paceltu, 2. Mūzes grāmatā ir, Izraels ņēma virsroku, bet Mozus savu roku nolaida, virsroku ņēma Amaleks. Redziet, kamēr roka pacelta, ir uzvara, kā roka nolaižās, ir zaudējums. Kāpēc roka nolaižās? Droši vien nogurst. 12. pants, kad Mozus rokas kļuva smagas, tad viņi paņēma akmeni un nolika to zem viņa, un viņš uz tā sēdēja. Bet Ārons un Hūrs atbalstīja viņa rokas, viens no vienas, otrs no otras puses, un tā viņa rokas palika stingras, kamēr saule nogāja. Un Jozua sakāva Amaleku un viņa tautu ar zobena asmeni. Amen. Cik ir brīnišķīgi, kad izšķirošajā brīdī blakus var būt tāds Ārons un Hūrs, un ienaidnieks tiek sakauts. Nekad neierobežo to, ko Dievs tavā dzīvē ir devis. Vienalga, kā tā lieta ir. Dievs dod tev, lai stiprinātu tevi, lai paceltu tevi, un pēc tam, lai tu kļūsti par saldu smaržu, lai tu kļūsti par svētību citiem, par stiprinājumu un atbalstu citiem. Ļauj šī Dieva godības plūsmai plūst caur tavu dzīvi. Un paldies Dievam par tādu Āronu un Hūru izšķirošajā brīdī. Un es zinu, ka mums ikvienam pienāks tādi brīži. Un mums ikvienam būs vajadzīgi tādi Āroni un Hūri mūsu dzīvē. Lai mēs gluži pagalam neesam. Tāpēc, ja šodien kāds tev ir par stiprinājumu, tad varbūt rītā kļūsti tu kādam par atbalstu, tu kādam par stiprinājumu. Amen. Un tā ir draudze, tā ir Kristus miesa, tā ir ģimene. Jaunajā derībā ļoti daudz par to runā. Ja tu redzi kādam trūkumu, tad palīdz. Ja tu redzi, ka kādam pa grūtu nasta, tad palīdz viņam nes šo nastu. Un te pašā laikā saka, lai katrs nec pats savu nastu. Neuzkrau to, ko tu pats vari panest citam. Bet ja tu nevari, tad lai ir blakus tev kāds, kas tevi atbalsta, kas tev palīdz. Tādā veidā mēs varam stiprināt viens otru. Amen. Vēl vienu piemēru no Nehēmijas grāmatas. Jūs ziniet, Nehēmija, ja? Dievs viņu ir lietojis, lai atjaunotu Jeruzalemi, atjaunotu Jeruzalemes mūrus, atjaunotu templi, kas bija sagrauts trimdas laikā. Ja. Pats Nehēmija, viņš bija gūsteknis, viņš bija trimdā. Protams, viņš bija vīnu devējs, viņam bija augsts amats, ja, tādā ziņā, bet viņš bija gūsteknis. Un tad Dievs viņu uzrunāja. Viņš runā ar ķēniņu, un ķēniņam atbalsojās. Dievs aizskar ar ķēniņu sirdi, un ķēniņš saka, Nehēmija, es tev dodu tur naudiņu, atļaujas viss, ej un atjauno mūrus. Un tagad Nehēmija atnāk uz pilsētu, redz, ka tur viss sagrauts ir. Tur, kas grib, tas iet. Tur Sambalats, Tobija, tādi bija Dieva ienaidnieki, ja, kas nepārtraukti tur sliktas lietas darīja. Un te 2. nodaļā 17. pantu es lasīšu. Tagad, es sacīju viņiem. Tagad Nehēmija, viņš runā uz izraēliešiem, kas tur ir, kur ir nomākti, kur ir nospiesti. Tāpēc, ka jebkurā brīdī ienaidnieks var atnākt, nav mūri, kas aizsargā. Un atņemt visu, ko viņi atkal izaudzējuši vai izveidojuši, ja, visu atņemt atkal. Un viņš runā ar viņiem. Viņš saka, jūs redzat
nelaimi, kādā mēs šobrīd esam. Ka Jeruzaleme ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī. Un te viņš saka, nāciet un uzcelsim atkal Jeruzalemes mūrus, lai mēs vairs ilgāk nebūtu par apsmieklu. Redziet, nomāktiem cilvēkiem bija vajadzīgs kāds līderis, kurš pateiks, ceļamies, celsimies, celsim, atjaunosim mūrus. Mēs varam to darīt. Viņš tur arī pastāstīja, kā ķēniņš viņu atbalstīja, kad tā ir Dieva roka par to visu. Un redziet, cik tas bija svarīgi. Tur bija nomākta tauta gadiem. Viņi pat nepieņēma tādu domu, ka viņi var kaut ko celt. Bet atnāk viens līderis, kurus Dievs ir uzrunājis. Dievs ir devis viņam vārdu, ka jūs atjaunosiet šos mūrus. Un viņš neiet ar savu vēstu. Ziniet, citreiz mēs varam iedrošināt kādu ar viltus iedrošinājumu. Nē. Ja es saņēmu no tā kunga, es eju un tev saku. Ja es neesmu saņēmis no tā kunga, es labāk paklusēšu. Protams, es varu atvērt Bībeli un nolasīt tev Bībeli, tas arī ir Dieva vārds. Amen. Un šeit 18. pantā mēs turpinam lasīt. Un es stāstīju viņiem par savu Dieva roku, ka Dievs ir tas, kas pat loka ķēniņu sirdis. Ķēniņš nebija ebrejs, viņš nebija ticīgs. Dievs loka ķēniņu sirdis, kas labvēlīgi bijusi par mani. Un arī par ķēniņa vārdiem, ko viņš man bija teicis. Un viņi sacīja. Redziet, es nezinu, cik ilgi viņš viņus iedrošināja. Droši vien tas jau nebija vairākas dienas vai viena diena. Viņš atnāca, viņš teica, Dievs ir varens. Mēs nevaram vairs tā dzīvot. Mēs nevaram būt par apsmieklu. Mēs uzcelsim mūrus, tāpēc, ka Dieva roka ir ar mums. Pats Dievs man to ir teicis. Un es to redzēju, reāli redzēju. Un ar to pietika. Un tie cilvēki, kas bija nomākti, skatieties, un viņi sacīja, šie cilvēki, uz ko viņš runāja, celsimies un celsim. Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam. Amen. Mēs varam, mēs uzcelsim no jauna. Neierobežot Dieva plūsmu savā dzīvē. Esi par svētību kādam. Esi par stiprinājumu, par atbalstu kādam. Amen. Esi. Pašās beigās es gribu jums ieteikt vēlreiz. Es vairākas reizes biju runājis par šo te grāmatu, bet es gribu jums vēlreiz ieteikt. Šo te grāmatu. Varbūt kāds jau ir lasījis viņu. Svecernieku taka. Svecernieku taka. Es pat pastījos par šī autora vēsturi, kas viņš ir. Es pats izlasīju šo grāmatu. Tas stils sākumā, kāda viņa sarakstīta, man bija grūti viņu lasīt, bet pēc tam es pieradu, bet nav svarīgi kāds stils, svarīgi tā vēsture iekšā. Un, ziniet, tad, kad es lasīju šo grāmatu, es sapratu, ka šis te cilvēks, viņš nebija sabojāts ar mūsdienas labklājības evaņģēliju. Mazliet vēsturi pateikšu. Šī grāmata tika sarakstīta 1678. gadā. Iedomājieties, 1678. gadā. Ja jūs viņu lasīsiet, es iesaku jums viņu izlasīt. Jums liekas, ka viņš runā par šodienu. Tā ir, Kristap. Viņš ir lasījis. Viņi ir tādā versijā, to var nopirkt, ja, grāmatnīcā, bet viņi ir arī elektroniskā versijā, bet angļu valodā laikam. Audio grāmata, jā. 1678. gadā. Un ziniet, kas viņu uzrakstīja? Viņu uzrakstīja baptistu sludinātājs vai mācītājs no Anglijas. Un ļoti interesanti, ka nepakļaujoties tā laika reliģiskai kārtībai, viņu iemeta cietumā. Reliģiskai kārtībai. Viņš nepakļāvās. Tāpēc, ka tajā laikā katoļu baznīca dominēja. Un viņi iemeta cietumā. Un tieši cietumā viņš ir uzrakstījis šo grāmatu. Cietumā viņš ir uzrakstījis šo grāmatu. Un šī te grāmata simboliski apraksta mūsu ceļojumu uz apsolīto zemi. Mūsu ceļojumu uz debesīm. Un tur nav nekas izpušķots.
Šis cilvēks nav sabojāts ar uzvaras evaņģēliem, ar labklājības. Es saprotu, ir sava daļa uzvarai, ir sava daļa labklājībai un viss kārtībā, bet ne pārspīlēta. Tur nav neviena vārda par hiperžēlastību, bet tur ir ļoti daudz par žēlastību. Un tur pat ir viena persona, kura vārds ir žēlastība, kas palīdzēja šim svētceļotājam vārdā kristietis. Šodien mēs bišķi izpušķojam šīs lietas un mēs pārvērtējam lietu. Mēs neliekam tik lielu uzsvaru uz svētdzīvi, kā uz uzvarām. Es visu varu, es esmu jauns radījums. Un mēs aizmirstam, ka mums arī ir cīņa. Mēs tikko, tāpēc es no sākuma arī lasīju. Ka grēks, viņš pinās ap mums, viņš tinās ap mums. Un mēs esam, kur? Sacīkstē, mēs esam cīņas laukā. Un tajā ceļā būtu ļoti labi, kā es apliecinu ticību uz Jēzus Kristus un uzreiz debesīs. Būtu ļoti labi. Bet, diemžēl, ir ceļš. Tas ir sākums, tas ir starta līnija, bet ir arī finiša līnija. Un šis te posms būs atkarīgs no mums, kā mēs viņu noiesim un vai noiesim. Tāpēc šī grāmata ļoti labi par to runā un stāsta. Viņa parāda, caur ko, un tad, kad es lasīju šo grāmatu, es domāju, wow, es caur to gāju, un to es izgāju. Izrādās, ka tad man palīdzēja persona, kas ir ticība. Tur, tajā bezcerības ielajā, man palīdzēja persona, kas ir žēlastība. Un izrādās, arī pret Apolionu es cīnījos. Un izrādījās, ka viņu varēja uzvarēt tikai ar Dieva vārda zobenu. Un tā tas ir. Vienu brīdi es lasīju un domāju, kurš var izglābties? Un es domāju, izrādās, es neesmu pirmais, ka tādu jautājumu uzdevu. Bija arī mācekļi, kas Jēzum uzdeva. Bija Pāvils, kas teica, atceraties, ko gribu, to es nedaru, ko negribu, to es daru. Kas man izraus, kas man palīdzēs? Un atbilde ir paldies Dievam par viņa žēlstību caur Jēzu Kristu. Ja mēs turamies pie viņa, ja mēs turamies pie viņa vārda, pa ceļam gāja daudzi, un daudzi novirzījās no šaurā ceļa, uz platajiem ceļiem, uz vieglajiem ceļiem, vēl uz kaut kāda, noguruši, pagriezušies apakaļ aizgājuši. Tāds ir mūsu ceļš. Bet, mīļie, mēs esam nostājuši šī ceļa. Mums nav tiesības, protams, jebkurš var atkāpties, bet mums nav tiesības atkāpties un novirzīties. Iesim uz priekšu. Tāpēc, ka Dievs tevi ir glābis. Dievs tevi ir ielējis no savas godības. Ļauj šai Dieva godības plūsmai vienkārši plūst caur tevi. Aizskart citus cilvēkus. Un lai viņš tiktu pagodināts. Un pienāks diena, viņa pienāks. Agri vai vēlu, nezinu, neteikšu jums gadu, tas ir noslēpums, bet pienāks tāda diena. Mēs tur satiksimies debesīs. Amen. Mēs iziesim šo šauro ceļu. Mēs iziesim visādas bezcerības ielejas un purvis. Mēs iziesim visādas cīņas ar Apolioniem, un tur vēl viens bija kaut kāds briesmuns bezcerība laikam, kas gan arī nogalināja kristieti. Mēs iziesim, mēs uzvarēsim. Tāpēc, ka blakus vienmēr bija žēlastība. Un tā žēlastība vienmēr pēdējā brīdī, bet pasniedz savu roku un izrāva un izglāba. Esiet svētīti.